Tie, kas dibināja Indexo banku, banka redzēja, ka hei, kaut kas mums Latvijā to otrā pensijas līmeņa pārvaldība nav īsti labi. Tie, kas ir Indexo pievienoja sākumā ieguva, bet īstenībā pēc tam ieguva pilnīgi visu Latvijas sabiedrību. Pirmo reizi saņem algu, no tevis ir pirmo reizi tiek sociālais nodoklis, un tajā momentā, ja tu pats neesi izvēlējies, tad tev ieliek loterijas principā komisijas apmērs, ko paņēma. Cik? Puse? Ne tik traki. Tad es domāju, ka mums nebūtu pensiju otrais līmenis. Viena no netaisnībām ir, kad mums ir līdzekļi bankā un par viņiem netiekamies atalgoti. Privātpersonām šobrīd vienkārši norēķinu kontā stāv aptuveni 8 miljardi. Visā Eiropas Savienībā, jebkurā bankā, ja tiek turēts līdz 100,000 eiro, to garantē valsts. Ejot pensiju, pilnīgi visi mēs saņemsim par 20-30% vairāk. Tas varbūt izdevīgāk nekā dabūt algu un tad 100 eiro maksāt savos kaut kādos tūļos un tur pārvaldīt viņu. Iegūt līdz 10% no savas bruto algas, un kas, ja tas nepārsniedz 4,000 gadā, to arī atgūt iedzīvot ienākumu nodokli. Sveiciens visiem mūsu YouTube kanālā. Šodien mums ir foršs ciemiņš par bankām. Par bankām un vai var savādāk, jā? Un vai tur vispār ir iespējams kaut ko savādāk darīt? Jānis Mūrnieks no Indexo. Sveiks, Jāni. Sveiks, Igor. Čau. Mums tagad būs jāparunā par to, kas jūs esat, ko jūs darat, jo ne visi to zina un tikai ir kaut ko mazliet dzirdējuši. Tāda sajūta, ka Indexo ir tāda lieta, kas ik pa brīdim kaut kur parādās un pazūd, bet atrast var un neslēpjās, bet nav, teiksim tā, vismaz man tā sajūta, ka es tikai vairāk dzirdu no cilvēkiem par Indexo nekā kaut kur redzētu vēl. Pirms tam varbūt cilvēkiem, kas esi tu, ko tu dari Indexo? Jā, man sauc Jānis Mūrnieks. Indexo bankā atbild par produktu attīstību, pārdošanu un par klientu apkalpošanu. Mēs ar kolēģiem, mūsu mērķis ir padarīt Latvijas finanšu vidi labāku. Un tas stāsts īstenībā nesākās ar banku. Tas stāsts sākās daudz senāk, aptuveni 9 gadus, par pensiju biznesu. Un Indexo vispār izaudzis no ideja par to, ka pensijā jādzīvo mums turīgākam un laimīgākam. Tie, kas dibināja Indexo banku, tā vietējā kapitāla Latvijas uzņēmēji, dibinot Indexo banku, redzēja, ka hei, kaut kas mums Latvijā to otrā pensijas līmeņa pārvaldība nav īsti labi. Jo kas tajā momentā bija? Tajā momentā bija tā, ka bija ļoti augstas komisijas, principā par darbu, kas ir salīdzinoši ļoti vienkāršs. Cik vispār? Es tieši par tām pensijām man interesēja, ir tie pensiju pārvaldītāji, kas iegulda finanšu tirgos. Tieši finanšu tirgi nosauc. Kur pensiju iegulda? Principā pensijas, ja vispār tā par pensiju, ka no katras mūsu algas, ko mēs saņemam, tiek novirzīts pensijai, un tas pensijas pirmais līmenis ir tas, kas aiziet lielākā daļa no mūsu sociālajām iemaksām. Principā. Un kur tas aiziet? Tas nav nekur mistiski ieguldīts. Tas vienkārši ir šajā pašā dienā, kā mums samaksā algu un tiek samaksāt nodokļi, tas aiziet esošiem pensionāriem. Un šis 15% tas ir tas solidārais princips, kad mēs dzīvojam vienā valstī un visiem, tāds, ka mēs visi maksājam nodokļus un otrā galā maksājam visiem, kam vajag. Ja? Kam šobrīd vajag, kur šobrīd ir sasnieguši to pensijas vecumu. Tie 15%. Tieši tā. Tas āķis ir, ka... Un pa mums maksās atkal nākamie. Jā, un tur ir tas āķis. Cik? Ja? Jā, cik un kas maksās, un cik daudz būs tie maksātāji. Un cik tas būs, ko ar to varēs izdarīt? Ko varēs ar to izdarīt? Tas nebūtu varbūt tik satraucoši, ja mēs redzētu, ka mums Latvijā mēs paliekam vairāk, un tad mēs varētu pieņemt, ka tajā momentā, kad es un tu iesim pensijā, tad būs pietiekams skaits cilvēku, kas strādās un maksās, un mēs varēsim atļauties beidzot atpūsties. Bet tā situācija ir tāda, kad un jau paredzam, ka demogrāfijas situācija nav pozitīva un neiet pareizā virzienā un nebūs visdrīzāk pietiekama. Tā sociālo iemaksu apjoms samazinās, ja? Sociālo iemaksu apjoms samazināsies. Droši vien, ka procentuālais nodokļu apjoms pieaugs, lai varētu kaut kādā veidā iztikas minimumu nodrošināt, bet tā noteikti nebūs laba dzīve, ko mēs gribētu atļauties. Pirmais... Tas ir, kā mēs atbalstam šobrīd savu vecmāmiņu vectēti. Jā. Principā. Jā.
Un otrais līmenis ir tas, kur arī iet katru mēnesi, kad mēs saņemam algu no sociālām iemaksām, 5% aiziet pensijas otrajā līmenī. Bez variantiem. Neviens tev to neprasa, tas aiziet otrajā līmenī, tu to gribi vai nē, tev veidojas šis otrais līmenis. Tieši tā. Un otrais līmenis neaiziet tagad uzreiz pensionāriem, bet otrais līmenis iegulda finanšu tirgos. Jā. Un viņu pārvalda. Kas to pārvalda? Pensiju fondi. Pensiju fondi. Jā, Latvijā ir vairākas pensiju fondi, kas katrai... Sākumā tas jau ir valsts kasē. Valsts kase pārskaita katru mēnesi uz manis un tevis un klausīt izvēlēto pensijas fondu, tur konkrēto to nav. Visi izvēlējušies? Nav visi izvēlējušies, šis ir ļoti labs jautājums, jo īstenībā tajā momentā, kad sāc savus darba gaitas, tevi vienkārši ieliek. Darba gaitās? Jā. Tas ir pie darba attiecību veidošanas. Kad pirmo reizi saņem algu, no tevis pirmo reizi tiek paņemts sociālais nodoklis, un tajā momentā, ja tu pats neesi izvēlējies, tad tevi ieliek loterijas principā. Loterijas principā? Viņu tā varbūt industrijā dēvē. Iepriekš pagātnē tas bija ļoti nelabvēlīgi kaut kādā mērā, jo ieliek tevi kā jaunu būdams, kuram tur 40 gadi priekšā ieliek ļoti konservatīvā, ļoti ar zemu iespējamo atdevi plānā. Tagad tur ir labāki principi, ka tomēr tur skatās, kas tur iepriekšējo gados labāki nostartējis un starp tiem... Kas to dara valsts ieņemdienas? Jā. Ok, tā valsts ieņemdienas, domāju, kurš šito skaitīt, viņš nav izvēlējies. Tur vai tur? Tur vai tur, jā, tieši tā. Okay. Šādi katru mēnesi šie pensiju pārvaldnieki saņēma pieklājīgu naudu no valsts kases par to un pārvaldīja, ieguldīja. Kā kļūt par to pārvaldnieku? Fondu jānodibina, jā? Jānodibina fonds, jādabū Latvijas bankas licenci, jo šis ir biznes ļoti regulēts, tur ir ļoti stingra likumdošana, bet fonda dibināšanas tas paveic, jā, sanāk pensiju. Jā, un Latvijas banka ļoti cieši uzrauga, lai tur viss būtu kārtīgi. Šī sistēma ir senāka par indekso, un tāda bijusi, un tad vēsturiski ir, kur bija tas āķis tajā. Par to, kad saņem ik mēnesi no valsts kases naudu pārvaldīšanu, principā tiks sniegs kaut kādā mērā slikts pakalpojums, jo fonda pārvaldnieks pelna uz to, kad iekasē komisijas maksu. Jā, tur ir atdevis, vai ne, pēc ieguldījumiem, un tad viņi paņem kaut kādu daļu sev, daļu tā kā liek klāt pie tādas pensijas, tā kapitāla, ja? Tev, piemēram, ir 10,000, ja? Tu tur nopelnīji gada laikā tur kaut kādu ciparu, ja? Daļu no tā cipara tu paņēmi sev, vai ne? Un daļu tev aug tā pensija. Augtā pensijas, uzkrātais pensijas apmērs, jā. Un tad tas komisijas apmērs, ko paņēma... Cik? Puse? Ne tik traki. Tad es domāju, ka mums nebūtu pensiju otrais līmenis, nebūtu. Kādi procenti tieši tam tajā laikā, aptuveni, mēs runājam par kaut kādu 9 gadi apakaļ, tas ko paņēma starp no 1,5 līdz pat 2% gadā. No kopējā... No tā, kas ir uzkrājies tam cilvēkam. Katram no cilvēkiem. Un it kā liekas, varbūt 1,5–2%. Bet ja atdeve ir... It kā varbūt nav. Cik bija atdeve? Un atdeve bija otra medaļas puse. Atdeve tas tika pārvaldīts aktīvai pārvaldībā, kur atdeves dažāda veida, kur ir konservatīvākas, kur tika ieguldīts tur valdības obligācijās, ir kaut kādas akcijas tika iegādātas. Tā atdeve varbūt tie, kas izvēlējās to riskantāku, varbūt to akciju plāns atdeve bija ok. Cik varētu būt? Ap tiem pašiem vidēji svērti 6, 7, 8, kā kurā gadā, kādu gadu. Bet konservatīvākā arī bija 3, 4, ne? Pat 2, 3. Bet pasies, un pusotrs ir tas te jau tā ir puse. Jā, tieši tā. Un kas ir svarīgi, mēs varbūt gadu ietvaros liekas pusotrs, varbūt nav nekas tāds, bet pareizi zinām, to ar, piemēram, 40 gadiem. Jā. Un tas nozīmē, ka tajos gados iespējams tur gandrīz trešdaļa vai ceturdaļu ir samaksātas komisijā. Un tā likās tāda indeksu dibinātājiem tāda netaisnība, ka tas ir ļoti vienkārši biznes. Mēs runājam par ETF nopirkšanu. Īstenībā, kas tas ir? Tas ir nauda iegādāt finanšu instrumentus, un viņi nav jāapkalpo, viņi nav jāapčubina. Viņi vienkārši finanšu tirgos paši strādā tavā labā. Es tieši biju domājis, vai tur kaut kāds tāds baigais menedžments ir vajadzīgs?
Tur kaut kādi traderi tur katru dienu skatās un tur analizē tirgus. Vai tas tā notiek? Droši vien, kad vēsturiski skatījās vairāk, bet visa šī brīža skatījums atskatoties šajā brīdī, kad vēsturiski tie pasīvā investēšana, kur ieguldi un aizmirsti, un galvenais, lai ir garlaicīgi un neraustīties, ir vienmēr vēsturiski vislabākais. Par ieguldīšanu, pensiju un arī privāti noteikti varētu salīdzināt. Vislabākais ieguldīšanas ir tā kā vērot, kā žūst krāsa. Jā, es sapratu. Nē, bet man tā liekas, ka nav jau tā, ka tur tagad tur tā kā Wall Streetā, tur sēž un pārvalda tavu pensiju fondu. Galīgi nē, tu vienkārši divas darbības. Viens, ka tu ieguldīji, un viens, ka tu kaut ko izņēmi un pārliki citur. Jā, un uztaisīja dokumentus Latvijas bankai vienkārši uzraudzību, lai tas ir tas menedžments tieši. Tu dokumentu izveidošana, pārrakstīšana, un viņi jau ir izveidoti šablonveidīgi, un tev vienkārši tas viss. Un tad principā tas radās Indexo, jo tās komisijas bija augstas un bija salīdzinoši dēļ šīm komisijām tā atdeve bija zemāka, kā vajag. Un ieviešot Indexo, principā šos pensiju plānus, kur uzreiz ieviešot, principā tika samazināts komisijas dalīts ar 3. Un ko tas nozīmē? Tad nozīmē, pirmie, kas pievienojas Indexo, bija ieguvēji, jo viņiem tajā momentā jau ar to pašu pievienošanas momentu viņi maksāja ievērojami mazākas komisijas. Par Indexo tad uzreiz tie, kuri pievienojās un Indexo atnāca. Tas, kā jūs atnācāt, es nezinu, man vismaz šķiet tas tāds labs piemērs, jo es nāku no pārdošanas. Tas tāds tīri tāds cilvēciskais, tā pieeja, kad, neviens tā varbūt nebija darījis, vai arī neuzskatīja, ka vajag, ja? Bet es nezinu, vai tā var teikt, tā nav agresīva, bet kāds tā teiktu, mēs arī līdzīgi strādājam, ka mēs runājam ar cilvēkiem pa taisno vienkārši un runājam un stāstam, un tad veidojas konteksts, un tad viņi sāk saprast un izglītoties. Un, cik nozīmīga bija tā pārdošana, es vienkārši gribu pajautāt par to direct sales, kas bija lielveikalos, uzrunājot cilvēkus un stāstot viņiem un jautājot par to pensiju plānu, kas viņiem tagad ir, un vai viņi par to ir domājuši. Cik tas ir bijis nozīmīgi, un vai tas vispār ir devis to vai tas nostrādāja un cik daudz uz kopējā fona? Tas bija kritiskākais tas punkts, jo tajā momentā, kad Indexo sāka piedāvāt principā, trīsreiz zemākas komisijas, no tā mēs katru dienu pie pusdienu galda nerunājam par pensiju, un tas nav mūsu aktualitāte. Un nepamanam varbūt, ka kāds tagad piedāvā ļoti labu pakalpojumu, un tāpēc, lai to varētu šo ziņu aiznest, tas bija veids, kā pastāstīt cilvēkiem. Jā, un tas bija crazy, un tāpēc es citreiz arī vēršu uzmanību, cik svarīga ir spēja komunicēt, bet tas varbūt atsevišķi tēma, bet tieši pārdošana, komunikācija ar cilvēkiem un visas tās hi-fi, vēl kaut kas tur vēl kaut kas ir tādi basiki, kas ir kritiski, un tas ir itīgi forši, ka jūs to esat tā labi attīstījuši jau startā, un kā var izaugt ar labu elementāru, varbūt neko nevar mainīt tajā visā, bet īstenībā redz, ka var, un tā ir vienkāršākā komunikācija un izēj uz cilvēku, un tas arī ir forši. Principā, ja tu var izveidot vislabāko pakalpojumu vai produktu pasaulē, bet ja neviens viņu par to nezinās, tad... Tieši tā. Bet te es vēl gribēju pajautāt par tām, kad jūs sākāt augt ar to visu pensiju, nav tā, ka atdevis vienkārši visur bija arī palielinājušās. Palielinājās jau arī visur, vai ne? Atdevis bija ļoti līdzīgas. Aktīvos plānos... viņas tā kā iepriekš, pēc tam, kad jūs pievienojaties? Jo finanšu tirgi viņi tādi auga. Ir gadi, mums bija 22. gads, mēs atceramies, kad finanšu tirgi krita, un arī tur klienti tur zvana, hei, kāpēc man mazākas uzkrājums pensijas līmenī ir. Tad, tā gadās, ka pēc gada tev ir mazāk kā bija iepriekš? 22. gadā, piemēram, tā bija, jo tad tiešām tas kritums bija ievērojams, bet kas ir tas svarīgais par to krāsas žūšanu? Ir tā, ka 23. gadā viss atgriezās turpat, kur bijis, un ar reālu uzrāvienu. Tas vienkārši ir, tās svārstības ir dabiskas. Jā, loģiski.
varbūt papildinot par to, tie, kas ir Indexo pievienojas sākumā ieguva, bet īstenībā pēc tam ieguva pilnīgi visu Latvijas sabiedrību. Jo tajā momentā, kad Indexo kļuva nozīmīgs spēlētājs, tas piespieda arī pārējiem pensiju plāniem samazināt komisijas, un šobrīd tas pakalpojums Latvijā ir labā līmenī. Tā konkurence uzlabo to pakalpojumu patērētājiem. Principā, jā, un pēc ejot pensijā, pilnīgi visi mēs saņemsim par 20-30% vairāk. Par trešo pensiju līmeni, bet ļoti īsi. Ja mēs, mums ir iespēja vēl papildus maksāt trešajā pensiju plānā, to darba devējiem ir jāsaka, ja? Tas jāsaka sev sākumā. Jā, un to var teikt darba devējiem arī, protams, jo principā tas divi virzieni ir precīzi, kā saka, valsts ir iedevusi papildus šiem finanšu tirgu ienesīgumam labu papildus bonusu. Un tas ir apvilkti 25,5%. Es vienkārši gribu saprast, kas tas ir. Ja maksās pensiju, man patīk, ka tas grafiks, kur bija 100 eiro, katrs no viņiem maksā, bet dažādos laika periodos, dažādu laiku, bet vairāk par to, ka tu vienkārši izlem, ka tu tos 100 eiro gribi vēl novirzīt tālāk trešajam līmenim, tad jautājums, ja tu katru mēnesi maksā trešajā pensiju līmenī 100 eiro, tad ko tas nozīmē ar atvieglojumiem par nodokļiem? Tas nozīmē, ka tur ir divi ieguvumi. Viens tas finanšu tirgus ieguvums, kas ir ilgtermiņā, tur tie vidēji plus mīnus 7% gadā, un vēl no tās summas, ko tu iemaksājis, trešajā pensijas līmenī valsts tev atgriež, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 25,5%. Tur gan ir papildinājumi. Šī summa nevar pārsniegt 10% no tavas bruto algas. Tad sanāk, ka šī summa ir tax free. Principā, jā. Tu bez nodokļiem vari ieguldīt tikai tas pārvaldīšanas, tās izmaksas vienīgās. Tad tas var būt izdevīgāk nekā dabūt algu un tad 100 eiro maksāt savos kaut kādos stūļos un tur pārvaldīt viņu, piemēram. Iegūt līdz 10% no savas bruto algas, un kas, ja tas nepārsniedz 4,000 gadā, tu vari atgūt iedzīvot ienākumu nodokli. Vienīgi, ja tu izdomāsi, ka tu gribi to trešajā līmenī tur exitot, tagad kaut kā, tad tev būs jānomaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tur ir, tā nevar vienkārši exitot trešo līmeni. Pat tu nevari trešo līmeni. Tu vari exitot trešo līmeni tad, kad tev ir 55 gadi. Okay. Un tad jebkurā momentā tu vari... Tas ir tāds, bet tas ir normāli, loģiski, bet vienkārši, ja tu maksātu sev to algu un izņemtu to 100 eiro pēc savā kontā privātā saņemšanas, tad tu varētu viņu exitot jebkurā brīdī. Okay, es sapratu, trešais līmenis interesanti. Un kas ir svarīgi, es zinu, cilvēks skatās, šis ir tāds par to, cik... kāda tā izaugsme ilgtermiņā par to krāšu žūšanu, vai ne vēlreiz? Tas par saliktajiem procentiem varbūt pārliec vienu slaidu apakaļ. Tāds atjautības jautājums. Līga iemaksā 100 eiro 10 gadus, kamēr viņai no 21 gada līdz 30 gadiem, un tad viņa vairs nemaksā neko. Viņa beidz maksāt, bet tā nauda turpina strādāt uz 7%. Nauda paliek uz 7%, kas ir vidēji. Un atkal Jānis pieslēdzās vēlāk, 31 gadā un maksā visu līdz pat 66 gadiem. Un tad tas atjautības jautājums ir, kuram būs vairāk? Problēma ir tāda, ka līgai ir vairāk laika, daudz vairāk laika. Un tas, kad un tā nauda katru gadu pieaug. Un tas ir... Tas, laikam, ir atbilde, kāpēc šeit izskatās. Dienas beigās, viņiem būs tas naudas apjoms būs vienāds. Jā, aptuveni. Vienāds, bet Jānis maksāja 3 reizes ilgāk. Tieši tā. 3 reizes ilgāk 100 eiro mēnesī. Jā. Tāpēc labāk 100 eiro mēnesī samaksāt pirmos 5-10 gadus, nekā maksāt 30 gadus pēc tam. Tas ir līdzīgi kā ar nekustamo īpašumu. Kad ir īstais moments pirkt? Vakar, šodien vai pirms 10 gadiem. Un tad labākie 2 momenti, labākais bija pirms 10 gadiem, bet otrs labākais šodien. Laiks ir ļoti kritiski svarīgs. Un ieguldījumi, kad tu viņus atstāji un viņi strādā, viņi aug, tas kapitāls aug, un tātad katrs nākamais gads tev tā summa ir lielāka, no kuras tie 7% tiek aprēķināti. Tas ir forši, tāpēc ir jāprūpējas par to jau laicīgi.
Šis ir arī par to mantošanu. Man interesē liela daļa, kur 60% otro līmeņa dalība nav veikuši lēmumu par savu mantojumu. Kur tālāk, ja kas tas otrais? Tāpat kā nav izvēlējušies, varbūt kāds, vai arī tur kaut kas kā iekrita. Valsts ieņem dienas, kā izdomāja, tā tev tagad ir. Tāds tev pārvaldītājs ir pensijai, tad kā ir ar to mantošanu in case of... Par mantošanu. Otrais pensiju līmenis nebija mantojams vēsturiski. Indekso caur mana balss aktivitāti izlaboja, ka vispār mana balss kāds Indekso banka. Un tad tas tika ieviests. Iespēja izvēlēties, ko tad darīt, ja ir kaut kāda slikts scenārijs, tad kas tad notiks ar manu... Kam tas ir neizdevīgi, ka nevar mantot? Nav jau neviena, kam tas neizdevīgi. Neizdevīgi? Valstī. Kas varbūt, ja mēs tā pasamies, kas notiek ar tiem, kas nav izvēlējušies? Un tad varbūt mēs varam saprast, kam tas ir izdevīgi, neizdevīgi. Jo, mēs neesam izdarījuši savu izvēli, un piemēram, mūsu vairs nav, tad šī nauda aiziet pie pirmā pensijas līmeņa šī brīža pensionāriem. Tad tas tomēr iet kaut kādā atbalstā, ja? Atbalstā, jā. Bet mums ir mūsu personalizēts uzkrājums. Vienam 10, vienam 20, vienam 5. Un mēs varam, izdarot šo izvēli, mēs varam tieši mūsu tuvajiem, mūsu mantiniekiem šo uzkrājumu novēlēt. Un ja tā izvēle nav izdarīta, tad viņš automātiski aiziet vispār, budžetā. Jā. Un, ja tā ir izvēle ir izdarīta, tad tur ir 3 opcijas, bet tur populārākās ir 2, vai mēs pasakām, ka parastajā mantošanas kārtībā, kā tur pirmās pakāpes radnieki, vai arī mēs varam novēlēt kādam konkrēti, kad aizies pie tā konkrētās personas otrā pensijas līmeņa. Fizisks personas? Jā, loģiski. Jā. Tad pievienot citam otriem līmenim. Tātad šo izvēli ir jāizdara. Vai arī īstenībā varbūt kāds arī vēlas papildināt budžetu. Tomēr un atbalstīt citus. Šobrīd, kuriem to vajag? Tā arī ir izvēle. Izvēle to kas ir svarīgi? Izvēle neizdarīt izvēli? Kaut kādā mērā. Jo izvēles ir, ja ir apzināta rīcība. Ja mēs apzināti esam izvēlējušies atstāt, tad tā ir arī izvēle. Bet... Visi, kas skatās, jūs tagad tikko izdarījāt izvēli. Vismaz izdarīsiet nākamo 5 minūšu 10. Latvija LV to var izdarīt. Jā, un tas ir ātri. Tikpat ātri, kā pie jums kontu atvērt? Tieši tā. Varbūt es teiktu, ka zinot Latviju LV, varbūt ātrāk. Īsto vietu, varbūt vieglāk noteikti. Jā. Nē, kontu, ja godīgi, es pie jums atvēru, kaut kas man teica, ilgi vispār bija Indekso kontu atvērt. Es saku, es tā kā... vienkārši iečakoju, un tad sapratu, ka man jau konstitūcija laikam tiks atvērts. Jo diezgan ātri automatizēti tas viss notiek. Tas ir tāda vēl viena lieta, ko jūs esat ieviesuši kā banka. Es saprotu tādu digitālu procesu. Citās bankā atsūta mana anketu, kuru man jāizpilda. Tur kaut kā, tur PDFs vai kas. Tagad jau ir arvien vairāk tādas, bet jums arī vēl tos datus tur jau... Kaut kā aizpilda automātiski. Es tikai, es piekrītu, paņem no turienes, paņem no turienes datus. Man pajautājas apstiprina, un beigās man gatavs profils, konts, viss strādā. Tā ir laba lieta. Jūs tam baigi pievēršat uzmanību? Mēs tam ļoti pievēršam uzmanību, jo ir 2 lietas, kas varbūt arī par to, kā mēs varam un ko mēs varam uzlabot. Viens ir tas nosacījumi, tur komisijas, cik maksājumi bankām un tā. Un otrais ir lietošanas ērtības. Un tad mēs tajā momentā, ja mēs veidojam jaunu pakalpojumu, tad mēs mēģinām paskatīties no tās puses, ka, tam jābūt ērti. Tu vari uztaisīt arī ļoti izdevīgu pakalpojumu, bet ja viņi būs grūti, būs anketa uz 2 lapas pusēm, tad tas ir... Tieši tā, tajā anketā īstenībā viņi to var aizpildīt. Man tikai vajadzētu apstiprināt, ka tas tā ir. Ja? Un ja tagad ir smart ID vispār, ko man vajag, tā jau ir vēsture īstenībā. Tam nevajadzētu notikt tik lēni. Bet ja mēs runājam par jums kā banku, jau pensiju fondi, labi, to jūs darat labāk, tad, kā jūs apgalvojat, īstenībā, rekrutē arī var redzēt, šie jau ir jūsu pakalpojumi. Jā, varbūt, ja par banku, tad kas mums Latvijā dominē? Mums Latvijā dominē 4 ārvalstu kapitāla bankas, kas, principā, aizņem gandrīz 90% tirgu, kas nav slikti. Luminor kādu ārvalstu?
Citadela kādas ārvalsts? Citadela, Svetbanka un SEB. Tas ir. Kuras valstis zini, vai tur jau tālāk jāmeklē? Es nojaušu labi, vienalga, es zinu. Pusi ir mums pārstāvēt no Zviedru kapitāls, un otra puse ir amerikāņu kapitāls. Un Indexo? Indexo ir vietējā kapitāla uzņēmums. Principā pieder 8,000, vairāk 8,000 Latvijas iedzīvotāju, kotēta Latvijas Nasdaq biržā. Jebkurš var kļūt par Indexo līdzīpašnieku, iegādājoties akciju. Un tā ir vietējā kapitāla banka. Norēķinu konts jums ir 1%, pārējiem 0. Tas nozīmē, ka, ja man kontā ir nauda, jūs katru mēnesi vai katru gadu, vai kā tas viss notiek, un kurā brīdī tiek skatīts, kas 1% nopelna, ja, cilvēks, ja viņš tur naudu pirms. Viena no netaisnībām ir, kad mums ir līdzekļi bankā, un par viņiem netiekamies atalgoti. Jo tas ir zināms fakts, ka bankas pelna un izmanto tos līdzekļus, kas ir norēķinu kontos. Un to izmanto kreditēšanā. Un privātpersonām šobrīd vienkārši norēķinu kontā stāv aptuveni 8 miljardi. Latvijas 8 miljardi šobrīd privātpersonām vai arī uzņēmumiem? Tas ir tikai vienīgi privātpersonām. Fiziskām personām 8 miljardi stāv kontos. Un es nerunāju par to kontos, varbūt, kas ir ielikti depozītos vai krājkontos. 8 miljardi stāv norēķinu kontā. Vienkārši tīri pieejami tagad. Tagad, šodien stāv. Un 8 miljardi, par kuriem tiek maksā. Svetbankā visvairāk, ne? Jā, noteikti. Un 8 miljardiem vispār netiek atlīdzināts nekas. Par tiem netiek maksāts. Bet no viņiem tiek pelnīts. Un tad tā ir tā otrā netaisnība, kad mēs, ja mēs izmantojam tos līdzekļus, mēs gūstam ieņēmumus, tad mums jādalās ar to ieņēmumiem ar tiem, kas tos līdzekļus tur pie mums. Bet es esmu redzējis īstenībā jaunās bankas, es nezinu, vai Revolūts to uzreiz tā piedāvāja, neesmu skatījies, nepiedāvāja, bet man ir redzēts citas bankas, citās valstīs, kas kā mūsdienīgi tādi spēlētāji, un es tā skatos, tas nav riskanti. Vai arī ar domu, ka kā jūs tā varat, nevar būt, tas nav ok. It kā maksā to procentu, bet tad es uzņemos kaut kādu risku. Vai tas ir kaut kāds risks, kas nāk no tā, ka man tagad maksās naudu par to. Visa banka, piemēram, no tiem 8 miljardiem, ja maksā to 1%, tur bankai tas būtu grūti sniegt to pakalpojumu, kur viņi sniedz. Es nezinu. Bankām noteikti tās atdeves ir pietiekamas, lai šādu mazu procentu, ja mēs nerunājam par, lai maksātu arī pilnīgi visiem, un tas nav nekas kaut kas ārkārtēs. Tās atdeves varētu būt pietiekams. Un Rietuma Eiropā tā ir normāla praksa. Precīzi tu saki, kad par norēķinu kontu tiek atlīdzināts. Un tad tas ir jau konkurences jautājums, kur ir bišķi vairāk, kur ir bišķi mazāk. 5% tas ir tā parasti, ko tu esi redzējis, vairāk jau? Rietumē Eiropā tas ir kaut kāds tas tāds vidējs, tas ir tas arī, uz ko mēs balstījāmies, nosakot šo 1%. Un termiņu noguldījumus arī jūs tur 2 reizes vairāk piedāvājat, ja? Jā, šajā gadījumā termiņu noguldījums, tas ir uz garāku termiņu, piemēram, šis konkrētais piemērs, tur jau uz gadu ieguldīs, tad tur būs starp 3 un 3,5%, bet, principā, termiņu noguldījumos arī aicinu vienkārši apskatīties, kur tā nauda pelnīs vairāk. Un varbūt par to jautājumu par risku tur bankai. Un tā, no klienta perspektīvas, visā Eiropas Savienībā, jebkurā bankā, ja tiek turēts līdz 100,000 eiro, to garantē valsts. Tāpēc valsts ļoti cītīgi. Tas bija kontā vai arī noguldījumos vai abos? Visos sasumējot arī kopā. Arī pensijās? Pensija ir atsevišķi, tas tiek atsevišķi, tas nesumējas, bet viss, kas sasumējam kopā, norēķina konts, krāja konts, depozīts, visu sasumējam kontu kopā vienā bankā līdz 100,000 valsts garantē, kad šī nauda ir drošībā. Tad tā kā tas no drošības elements. Termiņu noguldījumi, kas tas ir? Tas
tas ir no tiem finanšu tirgiem kaut kas savādāks, tie ir tas konservatīvais, tas plāns, tas pats plāns praktiski, ne? Tas atdeves, teikt, ļoti līdzīgi kā konservatīviem obligāciju. Es saprotu, jā. Hipotekāriem kredītiem, beidzot. Man interesē, man nevis pat neinteresē, vai tas tā kā... Es pastāstīšu, kā es to redzu. Indekso parādījās, hipotekāro kredītu mēs tagad dosim, visi gaida. Un vēl tā pārkreditācija tūlīt būs, atkal tāds noskaņojums, tāds liekas, ka pilnīgi, indekso viss tā kā vēž burās, pa ceļam. Bet tad kaut kāds tāds baigais klusums, it kā nav tāda baigā mārketinga un tāda... Bet es dzirdu, ka cilvēki saņem piedāvājumus no indekso, cilvēki saņem no indekso piedāvājumus. Un man liekas, jūs tā riktīgi paņemat, mēs vispirms pēc tiem, kuri ir paņēmuši kredītu. Ja? Un tad tīri tā pārkreditācija ir bijis tas, uz ko jūs fokusējāties. Un lieki netērējāties kaut kādos mārketingos, lai sevi tur kaut kā pierādītu. Vai tas tā ir? Vai... Principā kaut kādā mērā tas tā arī ir, jo mēs palaidām pārkreditāciju pagājušā gada maijā. Un arī, kāpēc tieši pārkreditācija kā pirmo, ko mēs palaidām, tur mēs redzējām vislielāko netaisnību. Esošie kredīti šobrīd izsniegtie? Jā, un tad šeit varbūt izcelt tieši tos kredītus, kas ir paņemts starp 2010. gadu un 2020. gadu. Tagad mēs, ja mēs tad atsaucam atmiņā, kāds bija procentu likums tajā laikā. Tas bija kaut kas ap 2,5. Jā, tas bija normāls standarts. Un kas ir noticis ar šo kredītu? Par šo tur 5, 10, 15 gadu laikā kredīts ir pamaksāts, īpašums ir kļuvis dārgāks, risks bankai ir ievērojami samazinājies, bet procentu likme, kā maksājām to procentu likmi, visdrīzāk nav mainījusies. Nav speciāli uzaicinājusi banka, hei, tu tagad mums esi mazāk riskants, mēs varētu turpmāk tev maksāt, samazināt. Ja. Un tur to netaisnību mēs redzējām, un tāpēc mēs arī ar to startējām, arī likumdošana bija īstais moments, jo tieši tika atvieglota pārkreditācija. Šobrīd tā ir tiešām uztaisīta vienkārša, lēta, ātra, jo pirms tam tā noteikti nebija. Viss, kas tev vajadzīgs, ir vērtējums, vai pat vērtējumu nevajag, vai vajag vērtējumu? Vērtējumu vajag, ja tev nav kaut kāds gluži pavisam vecs, bet ja tu esi vērtējis pēdējos pāris gados, tad vērtējumu tev arī var nebūt vajadzīgs, bet ja tu 15 gadus atpakaļ ņēma kredītu, un tad jāatjauno vērtējums ir un piesakies un saņem piedāvājumu. Un arī tur līdzīgi kā konta atvēršanai, tas piedāvājumu var saņemt tieši tikpat ātri, kā atvērt kontu. Jā, tur jāpiekrīt un ņemiet datus, Smart ID tik un piedāvājums kontā. Jā, un piedāvājums redzams. Tieši veidā var ļoti, ļoti vienkārši salīdzināt. Un kas ir arī šeit noticis, līdzīgi, ka pensijas piedāvājam labāku pakalpojumu, pēc tam tas lika arī samazināt procentu likmes pensiju. Un šajā momentā kaut kādā ziņā notiek ļoti līdzīgas lietas. Tie, kas piesakās, pārkreditē un maina banku uz indekso banku, vienkārši jo saņem labāku piedāvājumu, kas vēsturiski bijis vērsts. Un ir arī situācijas, kad esošā banka, tomēr mēs viņu saucam, ka esošā banka ir nobiedēta. Zin kā, es ar viņiem runāju, viņi tā chill. Tas noskaņojums ir, zin kā, ļoti daudz apstākļu apkārt, interesanti, un es domāju, ka ir interesanti jau tāpat vien. Un tad vēl indekso kaut ko, te pa vidu vēl šiverē. Bet... cepuri nost, viss ir forši, bet es nevaru sagaidīt to jauniem klientiem hipotekāro kredītu. Protams, līdz tam tūlīt es gribēju vienkārši vēl par to, ka jūs piedāvājat īstenībā hipotekāro kredītu, bet ne jaunu mājokļu iegādēji, ja? Nevis
nekustamā īpašuma iegādēji, bet, ja tev ir nekustamais īpašums, tad jūs jau piedāvājat. Tātad tas ir tāds jau ar vienu kāju jau jūs tur esat. Jā, šis nākamais paveids, ko mēs ieviesam šogad februārī, ka mēs piedāvājam iespēju ieķīlāt savu esošo mājokli, lai saņemtu līdzekļus. Jo tur mēs redzējām, ka tas pakalpojums nav tik varbūt raiti, un mēs redzējām, ka nosacījumos ir iespēja darīt kaut kādu lietu savādāk, ērtāk, labāk. Un tad tā varbūt tie daži mēneši, ko mēs šobrīd šo pakalpojumu piedāvājam, bet atskatoties, kam varbūt ir pielietojumi bijuši, tad tas loks, kas ir izmantojis šo pakalpojumu dažādāks, ir gan lai ieķīlātu savus Latvijas mājoklis, lai iegādātos kādu otro īpašumu ārvalstīs, gan ir esošais mājoklis ieķīlāts, lai atmaksātu ļoti dārgus nebanku kredītu saistības un tādējādi vienkārši maksātu mazākus procentus bankai. Man liekas, ka es vienkārši pēc manām sajūtām kredīts pret mājokļa ķīlu, ja tas nav jauna mājokļa iegādēji, kā vēl viens īpašums, tur pirmā iemaksa, ja? Bet vienkārši tad tas ir tāds vidēji portfels tāds augstāka riska, tā nav? Jo viņš ir tāds, parasti ar to nodarbojas diezgan daudz arī tie nebanku kreditori, ja? Kas ir tādi, tur augstākas likmes. Tur ir pat līdz tam, ka kaut kāda daļa, un ne jau tur 1%, bet nopietna daļa, ir tāda, ka visdrīzāk to kredītu neatdos. Ja? Tāda tā izstrāde. Jums tā visdrīzāk nav, es pieļauju, ja 1,9% tas ir ļoti maz, bet tāpēc interesanti, ka jūs esat izdomājuši šo pakalpojumu bišķi kaut kā patīrīt, jo tiešām liela daļa, man liekas, tur tie klienti arī ir augsta riska, ne? Jautājums par to, kas tas par klientu, kāda profila klients, man liekas, parasti šeit jums daudziem nenāks pateikt, ne? Risks veidojas tieši pareizi saka no tā klienta, kas piesakās, un ir dažādi, ir manas uztverē un mūsu praksē ļoti zema riska klienti, kas izvēlas šo pakalpojumu, un ir arī augstāka riska klienti. Banks vērtē, protams, maksātspēju, un šajā gadījumā, ja mūsu piedāvājums ir piedāvāts un izsniegts, tas nozīmē, ka tā maksātspēja ir pietiekama, lai tas klients varētu... Jāpārbauda, jūs kā banka, jums jāpārbauda maksātspēja, ienākumi, visas šīs lietas, tāpēc jūs vienkārši tādā veidā arī atfiltrēt visdrīzāk diezgan daudz to problemātisko situāciju, kuras jūs vienkārši neiesaistāties tādās. Tāda, protams, arī ir šāda veida, bet ir arī, kur mēs atrodam risinājumu, kas bieži varbūt kādam, mēs viņus kāds saka, augstāka riska, kas varētu būt, tas varētu būt citas saistības. Citas saistības, kurām jāmaksā daudz. Vai vienkārši ir īpašums, nav ienākumu, negribu nemāku pārdot, vienkārši paņemšu kredītu. Bet skaidrs, ka tur ir tā finanses pratība ir iet greizi ceļu. Tur, lai jebkurā bankā un principā arī pie kreditētā, lai saņemtu kredītu, ienākumiem ir jābūt. Tas kaut kādā mērā atfiltrē šo jautājumu. Skaidrs, labi, kad būs hipotekārais? Kad mēs redzēsim Indexo SS-ā pie kalkulatoriem? Interesē, vai jūs to vispār redzat kā kaut ko, kur jūs varētu doties, un vai mēs kaut ko tādu varam sagaidīt? Mēs uzskatām, ka, lai banka varētu būt pilnvērtīga banka, bankai ir jāpiedāvā hipotekārais jaunajiem pirkumiem. Pilnīgi noteikti. Un varbūt tie ir izvēlētie pakalpojumi, kurus šobrīd mēs esam pirmos izvēlējušies. Tie ir, kur mēs redzējām lielāku to netaisnību tirgu, kur lielāku ieguvumu varējām. Tagad noteikti mērķis ir arī šajā gadā arī izstrādāt un palaist šo pakalpojumu.
šajā brīdī mēs ar esošajiem šiem refinansēšanos un šo kredītu pret mājokļu ķilku kaut kādā mērā nedaudz atbalstam jaunos pirkumus, tikai atbalstam varbūt pie mūsu konkurentiem. Populāri, kad izmanto šos divus pakalpojumus, lai iegūtu pirmo iemaksu. Ja refinansē kredītu, ir iespēja paņemt papildus summu. To brīvo, kas ir vēl vērtība izaugusi vai arī nomaksāts. Tieši tā, un tādējādi atbrīvos iespēja saņemt, ja nav uzkrāta tā papildus iemaksa, un tad bieži tā ir tā ideja, kur, es pārkredēju savu veco, piemēram, dzīvokli, dabūnu papildus naudu, to es atstāšu uz īri, un tad aiziešu nopirkt jauno. Tā būs atkal pirmā iemaksa citam, jā. Precīzi. Un otrs ir, kā tiek atbalstīt šajā momentā, kur tomēr ir. Un tad ir paņem kredītu citā bankā, un tad jūs pēc tam refinansējat, pārkreditējās. Bet jā, un citā? Un otrs, kurš gana populārs ir, kad esošā, jo visas bankas vērtē šo kredītu maksājumu pret ienākumiem. Un, iespējams, esošais kredītu maksājums ir diezgan paliels. Viņš varbūt paņem tur sākotnēji 15, 20 gadiem, un tas maksājums paliels, un tagad man tur vajag lielāku platību, un man neizpildās maksātspēja. Arī šie tie momenti, kad veikta tiek pārkreditācija, tajā momentā tiek paņemts garāks termiņš, un tādējādi atbrīvota tiek maksātspēja, lai varētu paņemt atkal jaunas papildus, piemēram, otro īpašumu. Bet, ja mēs runājam par to hipotekāro kredītu, vēl es gribētu varbūt pajautāt, kas ir tas, ko var uzlabot hipotekārā kredīta tādā kā pakalpojumā, jo ļoti forši es redzēju par to pensiju pārvaldīšanu. Ja? Tur jūs, nevar jau saukt par kaut kādām revolūcijām, bet ir tāda nopietna kaut kādas foršas pārmaiņas esat atbalstījuši. Tad ir vēl kaut kādas lietas, tad kā banka kā var strādāt, ka tā visa light procedūras atvieglošana, vēl kaut kas digitalizācija. Kas ir tas, ko tu redzi hipotekārajā kredītā var uzlabot? Jā. Kā tev, mazliet jau tu minēji, ka tur varbūt nav, ja tas ir viens no tādiem pēdējiem pakalpojumiem, tur mazāko mainīt, kā tu saki, ja? Bet vai ir kaut kas, ko var mainīt? Jā, šeit, ja mēs sadalām, kāds ir tas nolūks hipotekārajā, un es teiktu, ka mēs šajā momentā, tad, kad hipotekārais kredīts tiek iegādāts ar nolūku sev dzīvot, kā pirmais īpašums dzīvošs, tur tā, es teiktu, Latvijā situācija ir gana ok. Pieejams produkts, adekvāti nosacījumi, altuma atbalsts ir kaut kāda, viņi tur cīnās. Noteikti. Vienmēr ir kaut kāds, varbūt var ērtāk pieteikties, vieglāk, mazāk jautājumus uzdot, bet tās varbūt nav revolūcija. Bet tas ir tas, ko jūs jau esat izdarījuši šitos pakalpojumos, ka tas tā ātrāk, jau digitalizētāk, vieglāk. Tieši tā. Ir viens segments, par ko mēs domājam, kas varbūt Latvijā nav iegājies un kaut kādā mērā varbūt tāpēc mums nekustamais īpašums varbūt nav attīstījies, kā nekustamais īpašums kā investīciju objekts. Atklāti tas strādā, vienkārši tas tā nav definēts. Tas strādā, bet tad ir tas strādā, ka tu tur pirksi tur otro, trešo, un tad tur izdomās pastāstīt, ka mammai, vai es tur palikšu. Jā, man vajag tur katrā Daugavas pusē pa vienam mājoklim, jo tā man ērtāk. Bet īstenībā tas tāds, manuprāt, nedaudz muļķošanās, jo īstenībā... Tīzli tas ir, jā. No malas, tas tiešām ir tīzli, un es uzskatu, ka... Un visi jau saprot, kas ir kas. Un tad sanāk, un visi runā, ka vajag to kredītu finansu pratību, tur izmanto iespējas, bet no otras puses tikai lai dzīvotu. Kā tas? Jā, un arī kaut kādā mērā pat līdzīgi kā par norēķinu kontiem ārvalstīs maksājums uz ārvalstīs, skatoties, mēs tur tādu stigmu, pat Igaunijā mēs šādu stigmu tik ļoti neredzam par to, ka man ir pilnīgi normāli, ka tas ir investīcija objekts un ka no tās būs naudas plūsma, jo mēs no tādas bankas... Un vēl naudas plūsmu, tas jau vispār forši, jo tomēr jau viņa tur ir, kā viņu arī ignorēt, Jo tieši tā, ja viņi vēl... Bigbanks mēģināja kaut ko tādu. Viņi tagad bija iekšā, vai vēl projām pat ņemtu viņu. To naudas plūsmu kā ienākumu, bet tas tikai tik vairāk uz... Nezinu, vai praksē tas bija realizējies sniegtā kredītā.
Un tad tas droši vien, ka tas kur, šis ir segments, kur mēs mēs redzam, ka tur ir zināmi, vienkārši tas strādā kā normāls produkts, kur nav jāslēpjas vai jāmuļķojas, un citā valstī, un viņš citās valstīs sastādīs ļoti nozīmīgu daļu. Es teiktu, sastopies ikdienā vairāk šādiem keisiem, bet globāli tirgu tā popularitāte tāpat ir ievērojami zemāka nekā Rietumē Eiropā. Un šis ir tas, kur mēs gribam arī uztaisīt kaut kādu veidu izmaiņas gan par privātpersonām, tas principā ir par to pašu, par to nākotnes kapitālu, par to naudas plūsmu un to. Tas jau galā arī par īres attiecību legalizēšanu. Tādā ziņā arī tomēr mazliet. Tas tā komplementē pilnīgi visās lietās. Un cik Lietuvā, Igaunijā varētu būt šāds produkts, tāds no visa kredīta portfeļa, cik varētu būt? Tur 10, 20, 30? Lietuvas nenokāvēšu man iepriekšējās pieredzes, tad tie pieprasījumi Igaunijā bija pat 20, nedaudz virs 20%. Varbūt tas man tā pieredze nereprezentē visu tirgu. Bet redz, tā jau ir daļa, kuru mēs iepaliekam tajā nokreditējā apjomā. Kad, ja tas būtu tā kā fine un pat tā kā atbalstīts un popularizēts, tad varbūt mums arī vairāk būtu tā kredīta izmantošana. Ja? Un tad arī veidotos arī pēc iespējām tie, kas labi māk to menedžēt šo pakalpojumu, tad veidotos arī iespēja taisīt to portfeli tādu lielāku ar nekustamiem īpašumiem, jo kaut kādā momentā tev pietrūkst argumenti, kāpēc tev ir tur. Esmu dzirdējis par 4 un 5. Tad tālāk jau ir smagi. Tad jau tālāk ir smagi. Un papildinot, ka tas segments, kas varbūt nedaudz, būs varbūt nedaudz vēlāk, bet arī šis atsevišķs segments, kur juridiskām personām šo pašu investīciju. Arī mēs plānojam, mēs arī esam pieņemši jau kolēģis, kas attīstā juridisko personu pakalpojumus, un mēs gada beigās konti, kredīti arī uzreiz vai ne? Tad droši vien šajā sagatavošanas un izstrādes laikā varbūt nedaudz definēsies, kas būs pirmais, kas būs uzreiz otrais. Konti tad sānāk. Sākumā ir konti un tad tālāk jau. Man ir jautājums vēl viena lieta par hipotekāro kredītu. Ir dažādi viedokļi. Vai ir nepieciešami brokeri, kas salīdzina šos kredītus? Vai tas uzlabot situāciju kredītēšanā vai nē? Jo es zinu, ka bankām paškām, ko tur, tas taču, bet es domāju, ka tad būtu cilvēkiem iespēja tiešām salīdzināt tos piedāvājumus. Ir, kas to dara, bet tas nav tik atviegloti, un katrai bankai ir sava kaut kāda tā pieprasītā informācija, un vēl kaut kas zini, un tas es no savas pieredzes varu pateikt, 2 bankas, varbūt 3, bet visas, nē. Un tad, ja visas, tad laikam vieglāk būtu, ja tas būtu viens, ar ko tu runā, un tad tev vienkārši ir, kā tev šķiet? 2 noteikti varbūt apstākļi. Konceptuāli es uzskatu, ka tas sabiedrība iespējas caurspīdīgi salīdzināt pakalpojumus un iespējas varbūt parunāt ar vienu noteikti iegūtu. No šāda veida salīdzināšanas. Tā kā tas pakalpojums pēc būtības būtu interesēs iedzīvotājiem, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas notiek caurspīdīgi, lai tiešām apjautājas tam nevis 2, 3 vai kuras ir izdevīgākas un piedāvā tikai to izdevumu. Savu lobby kaut kādu, protams, lai tas ir tā kā, es pat domāju, ka tas man vienkārši ir tāda sajūta, ka cilvēkiem būtu vieglāk, tā teikt, saprast, pie kur iet. Tāpat arī tā pārkreditācija, atklāt sakot, tas pats. Tu, manuprāt, vari pieprasīt, ir pagājis gads, kas? Un tu paskaties vienkārši, skaidrs, šogad būs, nezinu, Citadele, viss. Bam, gatavs. Es domāju, ka tam ir jābūt tā. Tas tā kā pensiju līmenim, pagājis periods, kādu plānu ņemsim tagad? Kurš labāk strādājas, kur ir kādas ir komisijas? Tas ir mans kreditors šai brīdī uz manu īpašumu. Tik viegli.
Un tad tas ir brokeris, manuprāt, jo tas nav iespējams bez brokera. Ja tajā momentā, jā, kas strādā ar visiem, es pilnīgi piekrītu. Ja tas tiek izpildījums ir korekts un caurspīdīgs un godīgs, tad tas ir sabiedrības interesēs. Nu, tad tas ir jau atkal Latvijas bankā jāreģistrē. Šajā brīdī šos pakalpojumus reģistrē brokeris. Brokeri vispār ir reģistrējama darbība. Latvija ir un viņu šobrīd uzrauga patērētāju aizsardzības birojas. Varbūt uz nekustamajos un hipotekārajos kredītos tas nav aizgājis un nav iegājies. Ir kaut kāda veida šajos patēriņu kredītos tas nedaudz ir populārāk, bet principā tas mans redzējums ir, ka droši vien, ka mēs līdz tam nonāksim. Jā, noteikti. Nu, skaidrs, Klau, varbūt ir kaut kas vēl, Jāni, ko gribu pateikt? Vai pagaidām vispārējais ir noslēpums? Es jokoju. Jā, nē, nu, es jau nezinu, man viss ir skaidrs, jā, bet... Es droši vien, kad mans tas galvenais varbūt tas vēstījums, ko es gribētu pateikt, ka katram tam... Kas izmanto pakalpojumus, un tas šajā gadījumā banku, pensiju, bet īstenībā arī benzīntankus, kurus izvēlamies. Vienkārši ir veltīt tās pāris minūtes, sekundes un apskatīties un salīdzināt. Jo īstenībā vienīgais veids, kā kāds var pelnīt vairāk, ir tā, kad kāds nesalīdzina un nebalso savu maciņu. Un tajā momentā, un tad vienalga, vai tas būtu par pensiju, par hipotekāro kredītu, par cik par manu norēķinu kontu maksā, vai man vispār ir kāpēc man pa karti jāmaksā, jo banka jau pelna no katra reize, kad ar karti es maksāju. Un tās lietas, kas vienkārši aicinājums ir vienkārši sekojam līdzi un salīdzinām it visā, ne tikai finanšu pakalpojumos, un tas arī liks iespringt un liks dot labu pakalpojumu, gan servisu, gan arī labu cenu. Paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentārā jautājumus. Ja? Tiekamies, Jānis, starp citu, vakarā mums būs tiešraidē. Ja? To arī varēs noskatīties mūsu kanālā. Tur mēs gan skatīsimies īpašumu piedāvājumus, dzirdēsim tavu. Starp citu, tev pieredze diezgan bagāta arī ar nekustāmiem. Ar mums kopā bija Jānis Mūrnieks no Indexo un uz tikšanos nākamajās sarunās. Paldies, uz tikšanos. Atā!